neesi apzīmēts ar kaut ko. 10 reizes būs tā, 11 tā jau uz redzēšanos. Un tas nav varbūt labi. Tāpēc par to iet runa. Pesahs ir starts ticībai. Ejot garām, varētu pateikt, ka vispār šo jau ir vakar augšām cēlies. Tas ir mans viedoklis, var domāt, ko grib. Jā, bet balstoties arī mēs mēģinājām trešdien kaut ko paskatīties un beigās tur vispār, tā kā visi tie cipari aizlidoja nezinu kur, viss tā mācība, jo arī judaisti mēģina tā kā gumiju no apakšbiksēm uzvilkt uz saules kalendāru un tur jauc to un to un to, un tad es mēģināju saprast, kā pareizi ir. Tomēr priekš sevis, es ne priekš tā, ka es gribu to apgalvot, ka tā ir īpaša mācība, bet tur bija dažas zīmes, piemēram, mums bija arī cilvēks no Vēnspils, brālis Aivars, kas saka, ka vispār tās kalendārs ir aplams, tāpēc, ka tur ir apzīmēti Bābeles dievi. Jā, katram mēnesim, tad vēl, un tagad kas notiek? 12. nodaļa. 2. pants. Šīs mēnesis, lai jums ir 1. mēnešu vidū. Ar šo mēnesi, lai jums iesākas gads. Ja mēs to pārliekām uz cilvēku dzīvi, tas ir tas, no kā jāsāk cilvēkām dzīvot vispār. Un tas ir tas, kur startējās patiesa dzīve. Tā jābūt. Viss pārējais, tas ir tāda nīkšana. Ziniet, cilvēks var būt ļoti lecīgs, tāds un šitāds. Klausies, nekas tu neesi, miesas, gaļas gabals uz kājām. Pilnīgi, dari, ko gribi, uz līdzenas vietas, nokritīs beigts. Jauns vai vecs, es vakar šodien dzirdēju to stāstiņu, viens jauns puisis no draudzes brauc mājās, no sadziedāšanas labu balsu, smuki dzied, viss labi, iebrauc benzīna tankā uzpildījās pēdējo reizi savā dzīvē, izskrēja kaut kāds bandīts, visus apšauja, kas tur bija, un arī šo puisi arī. Tā. Negaidīt. Jauns puisis, pavisam jauns. Un gadās. Ar mums tā nevar notikt. Kā var. Ziniet, tā ir tāda negudra tāda attieksme, tāda dzīvo, bet klausies, mēs taču neesam valdnieki par savu dzīvi. Neesam tie. Labi. Tagad par skaitļiem. Un tagad. Tas ir 1. mēnesis. Un tālāk ir interesanti, ka 10 dienas noskaita, 10. dienā jāņem jēra, un 14. dienā vai vakarā būs šie svētki, kas saucās Pesah. Jāatcerās, ka viss saliekās no sabata. Sabats ir diena, kad ir iezīmēts satikties ar Dievu. 7. diena, 7. ne sestdiena, bet sabats. Vēlreiz, tur ir kļūda. Ne sestdiena, bet sabats. Ir centrālais, ap kuru grozās visa cilvēka dzīve visur. Grib vai negrib, tas ir tā iezīmēts. Ja? Un labi tiem, kas to saprot un ievēro, vismaz tādā līmenī. Un tātad sabats ir ķēdielis. Tālāk no sabata veidojās svētki, mēneša, pirmā jaunā mēneša svētki, pēc tam Pesahs, pēc tam Šavuot, pēc tam Sukots, viss no sabata. Sabats ir galvenais. Nevar būt 2 sabati vienā nedēļā. Kur tas ir rakstīts? 1., 2. nodaļa, 1. Mūzes. Nevar. Ir tikai viens sabats. Viņš ir tikai viens. Viņš ir viens. Nevar būt vienā nedēļā 2. Tas ir likums. Saprotat? Nav 2 sabati vienā nedēļā. Nav. Tikai viens. No tā veidojas viss pārējais. Tālāk. Lai varētu šo lietu saprast un salikt, es gāju tālāk, mēģināju saprast, kā tas viss darbojās. Tātad, jaunā mēneša svētki ir jaunais mēnesis sabatā. No tā atkal saskait 14 dienas, to atkal tiksi sabatā. Tad Pesahs vai Pascha notiek sabatā, nekādā citā dienā, tikai sabatā. Sagrēkoja cilvēks arī
sabatā Dievs nāk pie viņu satikties, un pirmais vēlns jau bija turklāt un sabojāja visu dzīvi tam cilvēkam. Ja viņš būtu dievkalpojumā, teiksim tā, nekas līdzīgs ar viņu nenotiktu. Manā dzīvē bija līdzīgs gadījums, kad te viena kompānija no Limbažiem, cilvēkam vajadzēja būt dievkalpojumam, man bija konkrēts pamudinājums parunāt ar šo cilvēku par glābšanas jautājumu, par kristībām un tā tālāk, bet viņu tā saucamais mācītājs paņem un iezīmēja darbam savā īpašumā. Pēc tam viņš tajā dienā noslīga. Viņam vajadzēja būt šeit. Un ja pat tā nelaime ar viņu notiktu, viņš būtu debesu valstībā. Tā šīs cilvēks garīdznieks iebāz viņu citā maisā. Ziniet, cik svarīgi būt tur, kur Dievs ir nozīmējis. Fakts, notikums, reāls. Viņš neatnāca uz dievkalpojumu, tāpēc, ka garīdznieks, mācītājs viņu nozīmē strādā. Un ko tālāk atpakaļ ceļa nav. Tāpēc, ja ir sabats, izmantosim šo lietu reāli. Ja tas ir Pesaha sabats, vislielākais sabats no visa gada, vislielākais, tur ir starts manai garīgai dzīvei. Tāpēc, ka tur iet runa par upuru, un tas tā arī šeit ir. Tātad sabats ir Pesahs. Mūsu gadījumā tas bija no trešdienas uz ceturtdienu. Kas bija otrdien? Otrdien Ješua bija ticies ar saviem mācekļiem, un tas saucās seders vai ģimenes kalpošana, kur bērniem un ģimenes locekļiem tiek paskaidrots, kas ir Pesahs. Tas ir tā kā kontrola darbs, tāpēc, ka priekšā būs eksāmens, un šis eksāmens ir Pesahs. Kontrola darbs ir seders. Viņi kopā tikās, un Jāņa evanģelijā par to, starp citu, konkrēti ir rakstīts. Tas bija pirms Pesaha. Viņš ar viņiem pavadīja. Tā bija pirmā nakts. Tālāk ir diena, kas ir aiz nakts, otrdienas. Jāatcerās, ka kalendārs ir savādāks. Tad pirmā nakts un pirmā diena jau ir. Pēc tam ir tad, kad viņš ir krustā sists, viņš jau ir tajā dienā. Otrdien viņš ir krustā sists. Tas atkal ir konflikts starp vienu kalendāru un otru kalendāru. Labi, otrdien. Trešdienas uz ceturtdienu. Tagad vēl trešdien, ceturtdien un piekdien no rīta ir augšām celšanas diena. Kur tas vēl ir rakstīts? Pirmā diena pēc Pesaha ir jauno augļu vai kūlīšu diena. Pirmais auglis ir Ješua. Viņš ir pirmais. Un viņš ir pirmais no mirušiem. Tas nozīmē, ka tie svētki atkal norāda uz Ješua. Ļoti elementāru, vienkārši viss ir saprotām. 3 dienas, 3 nakts, reku viņas ir. Tātad mūsu skaitlī piekdiena vakar bija augšām celšanas diena. Labi, kristieši svin savu, judaisti krīt citā bedrē un tā tālāk. Un patiesībā, ziniet, lieta tāda, pirms plūdiem saules kalendārs bija sakritis ar mēneša kalendāru. Saule stāv uz vietas, zeme kustās. Un mēnesis kustās apkārt zemeslodē, vai ne? Jūs to zināt, ļoti vienkārši. Bija 360 dienas pirms plūdiem. Tagad ir 365 dienas. Tas ir